Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi nozīmīga darba un atbildības daļa ir valsts nozīmes meliorācijas sistēma, eksploatācija un uzturēšana. Pateicoties Eiropas Savienības projektu līdzfinansējumam, daudz jau paveikts, bet vēl priekšā ir nozīmīgi projekti un darbi. Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi vadība regulāri dodas uz reģioniem un aktuālajiem objektiem, lai apskatītu, kā norit plānotie darbi. Un konkrētajā brīdī, lai ciešāk sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, plānotu tālāko attīstību. Nozīmīgākie objekti ir gan sabiedrības, gan pašvaldību novērtēti, kā arī iegūtas prestižas balvas. Atjaunotās hidrobūves ne tikai palīdz sakārtot, sargāt vidi, bet ir arī ļoti nozīmīgas tautsaimniecības attīstībai, īpaši jau lauksaimniecības zemēm. Šoreiz Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi pārstāvju ceļš veda uz Vidzemi un tika meklēts labākais risinājums silzemnieku, sūkņu stacijas un teritorijas apsaimniekošanai. Mēs varam nodrošināt arī to pašu režīmu, kas ir vajadzīgs priekš polderu platībām, tas ir pazemināt ūdens līmeni attiecīgos laikos, tad, kad ir viņš ļoti augsts. Atjaunojot, teiksim, no jauna sūkņu staciju ar modernajām tehnoloģijām un priekš tāda ēka vairs nav vajadzīga. Ļoti bēdīgi ir tas, ka tāda liela ēka un liela ieguldījuma savā laikā darīti un tagad neizmantojas, un tāpēc es meklēju variantus un tiekos ar pašvaldības vadību, lai iesaistītu, varbūt, ka pašvaldībai kādām funkcijām vajadzīgs, vai arī kāda pašvaldība varētu atrast arī kādus uzņēmējus, kas būtu gatavi šo ēku izmantot. Latvija jau viss palēnām sakārtojās, tā skaitā arī mūsu novads, un jau pa konkrēto vietu, tepat blakām kilometrus priekš ir Peldētavu, kur ir pašvaldība ir sakārtojusi un kur iedzīvotājiem arī patīk un būtu tikai tās vasaras bijuši. Jebkura sakārtot vietu taču rada tikai prieku šajā mūsu pelēkajā ikdienā. Šeit arī ir viena no vietām, kas būtu jāsaglabā, jāatrod kompromiss pašvaldībai ar ministriju. Bet tā kā jau priekšsēdētājs teica, mums ir pludmale. Arī vasarā, pietiekuši daudz cilvēku tur apgrozās. Un tāda būve, kāda te ir uzbūvēta, es domāju, ka viņa nav jāielaiž tālāk, kā te runa bija jāspridzina un tā tālāk, bet jāatrod kompromiss, jāsaglabā. Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi vadība apmeklēja arī savu Valmieras filiāli, kas nesen nomainījusi telpas. Valmierā viņi viesojās uz darba sarunu arī lauksaimniecības pārvaldē, jo vietējie varētu būt liela palīga vietējās situācijas pārzināšanā. Jo kopīgiem spēkiem nākamgad ir jānorganizē starptautiska mēroga meliorācijas seminārs, par kura norises vietu ir izvēlēts Smiltenes tehnikums. Seminārā piedalīsies ne tikai Baltijas valstu pārstāvji, bet arī speciālisti no Baltkrievijas, Krievijas, Somijas, Polijas un Nīderlandes. Šādiem starptautiskiem semināriem viennozīmīgi ir jābūt. Un ļoti patīkami, kad piedalās speciālisti arī ne tikai no Baltijas valstīm, bet arī jau, cik es dzirdēju, arī, teiksim, ir plašāks šis loks, jo katra jauna ideja, katra jauna, teiksim, satikšanās, viņa vienmēr dod kaut ko pozitīvu, Un varbūt pašu galveno, ko es tomēr gribētu uzsvērt, kad lauksaimnieki, kas reāli zemi apstrādā, izmanto, viņi ļoti nopietni sāk pieiet šiem meliorācijas jautājumiem. Smiltenes tehnikumā ir daudz, kas ir izdarīts jau pa šiem gadiem, un tur ir vērts gan redzēt, un te pašā laikā arī noturēt šo starptautisko semināru. Un vēl būtiskākais ir tas, ka Smiltenes tehnikums ir iecerējis arī nākotnē sākt pieņemt audzēkņus studijām tieši melioratīvā būvju vajadzībām. Mums ir vajadzīgi ļoti būtiski pirmā līmeņa speciālisti, gan kas strādā ar šo melioratīvām būvju tehnikām, gan varētu potenciāli nākotnē jau būt tie, kas organizatori, būvdarbu vadītāji un tā tālāk, un reāli arī darba darītāji. Tie ir potenciālie nākošie, kas varēs studēt universitātē un jau būt profesionāli augsta līmeņa melioratori speciālisti, kas arī mums ļoti trūkst. Smiltenes tehnikumam jau faktiski diezgan spēcīga bāze ir, jo viņiem ir ceļu tehnika, kas jau ļoti tuvu melioratīvai būvēm, jo šī tehnika ir ļoti līdzīga, un tā kā tur ļoti viegli var tālāk apgūt jau arī melioratīvos jautājumus.
Smiltenes tehnikumā ir iespējams mācīties šādās programmās: ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija ēdināšanas pakalpojumu speciālists, viesnīcas pakalpojumi, kvalifikācija viesnīcu pakalpojumu speciālists, veterināra medicīna, kvalifikācija veterināra ārsta asistents, transports, kvalifikācija celtniecības un ceļbūves mašīnu mehāniķis, autotransports, kvalifikācija automehāniķis un būvniecība, kvalifikācija ceļu būvtehniķis. Visās šajās programmās jāmācās 4 gadi un nepieciešams diploms par pamatskolas izglītību. Tāpat ir iespēja mācīties Eiropas sociālā fonda jauniešu garantijas programmās, iegūstot kvalifikācijas pavārs un konditors un transporta, veterināra medicīnas, lopkopības un grāmatvedības programmās. Smiltenes tehnikums piedāvā mācīties arī neklātienē, studējot transporta, grāmatvedības un veterināra medicīnas programmās. Sīkāku informāciju par mācību programmām, studēšanas ilgumu un nepieciešamajiem dokumentiem meklējiet Smiltenes tehnikuma mājaslapā.